19. līdz 21. aprīlim Daugavpilī notika lielā talka. Komunālas saimniecības pārvaldes ekologe Inesa Antoševska informēja par talkas rezultātiem. Šogad Daugavpils pilsēta ir čaklāka. Pilsētas iedzīvotāji pietiekušies talkai un talkoja ar skaitu 5880 cilvēku. Tas ir ļoti daudz, un par 1200 cilvēkiem vairāk nekā pagājušajā gadā. Savākts ir arī diezgan daudz. Uz šo dienu, uz rītu bija, uz 9 no rīta, no poligona bija doti dati 87 440 tonnas. Tātad tas ir savākts atkritumu diezgan liels apjoms, jo pa pilsētu bija uzstādīti vairāk nekā 37 konteineri, un, protams, piedalījās talkā diezgan daudz čaklu talcinieku. Tas ir ļoti skaisti un ļoti labi. Protams, mums laiks arī palīdzēja, bija saulīti, smuki, skaisti dziedāja putni, un tāpēc arī talka ir izdevusies. Kā atzīmēja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova, Latvija un Daugavpils tā ir mūsu kopīga māja. Un ir ļoti patīkami, ka talkā piedalījās tik daudz pilsētas iedzīvotāju. Tie bija gan uzņēmumu darbinieki, gan sabiedriskas organizācijas, kā arī privātpersonas. Pilsētas domes priekšsēdētāja izteica pateicību visiem talkas dalībniekiem un cer, ka nākotnē atpūtās vietās Daugavpils iedzīvotāji ievēros kārtību un tīrību. 27. aprīlī notika starp institūciju darba grupas vizīte par Daugavpils cietokšņa attīstības jautājumiem. Darba grupā strādā Finanšu un kultūras ministriju, kā arī valsts nekustamo īpašumu aģentūras speciālisti. No Daugavpils puses grupā strādā cietokšņa pārvaldnieks Jānis Dukšinskis un projektu eksperts Artjoms Mahlins. Vizītes mērķis risināt jautājumu par valsts finansējumu cietokšņa rekonstrukcijai. Pēc viedokļu apmaiņas darba grupas pārstāvji devās uz cietoksni. Par vizītes rezultātiem tiks paziņots nākamajās pašvaldības ziņās. 25. aprīlī notika Saeimas pieprasījumu komisijas sēde, kurā skatīja Saeimas deputāta Riharda Eigima ierosinātu jautājumu par iepirkumu konkursiem Daugavpils pašvaldībā. Uz sēdi bija aicināta Daugavpils domas priekšsēdētāja Žanna Kulakova, kā arī iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja Dace Gailē. Sēdes rezultātus komentēja Kulakovas kundze. Uzreiz es gribu pateikt, ka Saeimas deputāta Riharda Eigima rīcība, viņa ir laikam kaut kādas politiskas intrigas, kuros viņš grib realizēt savas politiskas ambīcijas. Un es uzskatu, ka laikam viņa uzvedība laikam negatīvi attiecas uz visu Saeimas deputāta statusu, kā arī uz mūsu pilsētas pozitīvo imidži. Jo komisijas sēdī man bija iespēja informēt Saeimas deputātus par to, kā attīstās mūsu pilsēta, par pozitīviem momentiem, ko es uzskatu augsti vērtē Saeimas deputāti, tā skaita komisijas locekļi. Bet, kas attiecas uz Saeimas deputāta pieprasījumu, mēs sniedzam visas paskaidrojumus. Ļoti labi, ka šajā komisijā ņēma dalību iepirkuma uzraudzības biroja vadītāja Gailes kundze, kurai bija uzdots tiešais jautājums, kāda intriga ir šajos divos projektos. Uz ko Gailes kundze atbildēja, ka nekādas intrigas nav, ka viss notiek saskaņā ar likumu, un viņa novērtē arī mūsu darbu, kas attiecas uz projektu realizācijas, ļoti pozitīvi. Un uzskatu, ka vispār šis komisijas rezultāts ir pozitīvs. Es esmu pateicīga visiem komisijiem locekļiem par to, ka mūsu darbs ir labi novērtēts. Šonedēļ Daugavpils sociālo lietu pārvaldē notika struktūrvienības vadītāju darba sapulce. Sanāksme apsprieda tekošos jautājumus, kā arī apkopoja dzīvokļu pabalsta izmaksas rezultātus šajā apkures sezonā. Tradicionāli arī šogad lielākais klientu skaits sociālo lietu pārvaldē pēc pabalstiem apkures sezonas sākumā, tad tiek samaksāt dzīvokļa pabalsts. Regulāri klientu saņem garantēta minimāla ienākuma pabalstus, tā saucamos GMI, un pabalsti veselības aprūpei. No 47 pabalstiem un atlaidiem, ko garantē Daugavpils pilsētas dome, tas ir no pabalstiem vislielākā daļa.
Jāpiebilst, ka katru apkures sezonas mēnesi bija ap 15,000 dzīvokļu pabalsta pieteicēju. Sociālo lietu pārvalde strādā arī ar paradniekiem par siltumu. Ārkārtas materiālu pabalstu piešķiršanas komisijas sēdē tiks izskatīti 25 paradnieku dokumenti. Komisija izvērtēs situāciju un nepieciešamības gadījumā pieņems lēmumu par parādu dzēšanu. Informāciju par aktuāliem pabalstu veidiem var saņemt pa tālruni 654 40926. 23. aprīlī Daugavpils pilsētas domes ražošanas sapulcē valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis informēja klātesošos par fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas kārtību, kam ir nepieciešams nodot deklarāciju par savu mantisko stāvokli. Mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāiesniedz personām, kurām ir kredīti paņemti, virs 10 000 latu, tā ir neatmaksāta daļa. Tātad, ja 31. decembrī jums ir paņemts kredītā un neatmaksāta daļa pārsniedz 10 000 latu, jums ir jāiesniedz šī mantiskā stāvokļa deklarācija. Arī ir jāiesniedz personām, kuram ārvalstīs ir nekustamais īpašums, transporta līdzeklis, ja īpašumā ir ārvalstīs kādi nekustamais īpašums vai īpašums, tam personām šī mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāiesniedz. Ja, piemēram, personai ir skaidras naudas uzkrājumi vai bezskaidras naudas uzkrājumi, jau 31. decembrī šī summa ir, tad ir jādeklarē. Kas jādara, lai deklarētu savu mantisko stāvokli? Mantiskā stāvokļa deklarācijas varat iesniegt personīgi, vēršoties uz valsts ieņēmumu dienestu. Jūs varat atsūtīt to deklarāciju pa pastu, jūs varat atsūtīt ar drošu elektronisko parakstu uz mūsu elektronisko pastu, vai nu jūs varat iesniegt, izmantojot elektroniskas deklarēšanas sistēmu. Veidlapiņas jūs varat iegādāties jebkura kancelēs veikalā, vai nu jūs varat izprintēt no mūsu mājaslapas. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā var izmantot informatīvo tālruni 1898, izvēloties sarunas tēmu nodokli. 24. aprīlī Daugavpils sociālas rehabilitācijas centrā notika biedrības Avolīna pārstāvju tikšanas ar pilsētas sociālajiem darbiniekiem. Biedrība prezentēja jaunā rehabilitācijas centra izveides projektu. Mūsu mērķis ir izveidot sociālās rehabilitācijas centru Avolīna Daugavpilī. Mēs izveidosim multidisciplināro komandu, principā viņa jau ir izveidota, un mēs tagad strādājam uz programmas izstrādes tieši, kura tiks uzsākta 1. maijā. Mūsu komandā ir speciālisti no dažādām nozarēm. Mēs esam apvienojuši primārās aprūpes sistēmas speciālistus, ģimenes ārstu, medicīnas māsu un rehabilitācijas nozares speciālistus, ergoterapeitus, fizioterapeitus un psihologus. Projekta mērķa auditorija ir cilvēki ar smagām slimībām, kuriem ir nepieciešama sociālā un medicīniskā rehabilitācija. Programma mums ir paredzēta, projekta izstrāde ir uz 2 gadiem, tie ir 24 mēneši. Un darbība, kā es jau minēju, mēs uzsāksim 1. maijā. Bet projekts jau pats ir sācis darboties. Ar 1. aprīli mēs šo mēnesi jau izstrādājam programmu, darbojamies un ieviešam jau, kā arī telpu remontu, protams. Projekta veidotāji parūpējas arī par jaunām darba vietām Daugavpils iedzīvotājiem. Ir nodarbināti medicīnas māsa, ģimenes ārsts, rehabilitologs, ergoterapeits un psihologs. Visi pakalpojumi klientiem būs par velti. Nepieciešamības gadījumā bez maksas tiks nodrošināts specializēts transports. Projekta realizācija ir plānota Turedes iela 36 un Liepājas iela 4. Pirmos klientus jaun izveidotais centrs pieņems jau maijā mēnesī. Daugavpils koru kolektīviem drīz beidzas radošā sezona. Šajā gadā daugavpilieši aktīvi koncertēja kā Latvijā, tā arī ārpus tās.
Aprīlī notika arī tradicionālis koru skatis. Mūsu 3 kolektīvi Latviešu kultūras centra kori, jauktais koris Daugava, vīru koris Forte, sieviešu koris Rūta, ieņēma visaugstākās vietas un saņēma pirmās pakāpes diplomus. Arī nesen notika koru skate Jēkabpilī, kur piedalījās mūsu vidusskolas 2 jauktie kori gimnāzijas, Latviešu gimnāzijas koris un 13. vidusskolas jauktais koris Nojauta. Arī abi kori ieņēma augstākās vietas, Nojauta ir labākais starp Latgales koriem, un arī gimnāzijas koris saņēma pirmās pakāpes diplomu. Nozīmīgi koncerti Daugavpils koristiem būs arī šajā sezonā. Tuvākajā laikā 4. maija Latviešu kultūras centrā notiks valsts svētku svinīgais pasākums. Koncertā piedalīsies Daugavpils koru kolektīvi, akordeonistu orkestris, pūtēju orkestris, solisti Jelena Barēle, Sergejs Pimanovs, Alisa Meja, Sandis Ulpe, Aleksejs Fjodorovs. Koncerts būs veltīts gan valsts svētkiem, gan arī koru jubilējai, jo gan korim Forte šogad ir 15 gadu jubilēja, gan arī 13. vidusskolas korim Nojauta ir 10 gadu jubilēja. Visi kolektīvi aktīvi piedalīsies arī pilsētas svētkos jūnijā.